Sveiciens no Jelgavas. Šodien 9. augustā Lielupes krastos notiek kas īpašs Latvijas ātrumlaivu čempionāta noslēdzošais posms. No autotilta līdz dzelzceļa tiltam ūdens pārvēršas par sacīkšu trasi, kurā valda ātrums, adrenalīns un skaļi motori. Jau no rīta sportisti trenējas, bet no 12. sākas oficiālai starti. Un tas viss līdz pat vakaram. Šogad Jelgavu pārstāv 6 kluba Paisums braucēji. Starp viņiem pieredzējuši meistari un jauni talanti. Viņi cīnās par godalgām un par īpašo gulta lausa ceļojošo kausu -2000 klasi. Skatītājiem sacensības būs redzamas no tilta, promenādes un pasta salas. Ieeja pilnīgi bez maksas. Ņem vērā no 9 līdz 18 ūdens transportam šajā posmā ierobežojumi, un peldvietas būs slēgtas. Tāpēc nāc, jūti ātrumu, sajūti ūdens spēku un atbalsti savējos. Jelgava šodien dzīvo ar motoru rēkoņu un uzvaras garšu.